Mēs ar Jāni sākām strādāt kopā, un tad tas viss arī sākās. Nepārtraukts sacenšanās, kurš kuru. Man tas viss reāli piegriezās, un es viņam metu izaicinājumu noskriet maratonu Ņujorkā. Viņš man izaicināja pieņēma. Mēs izveidojām blogu un pāršķēlām viņas pusē, vienu pus man, vienu pus viņam. Un sacensība notika vairākās frontēs. Meiteni pret puisi, rozā pret melno, kontaktlētas pret brillēm, Ulu pret Jāni. Savus piedzīvojumus, pārdzīvojumus, skrējiens un klupiens mēs rakstījām katrs savā pusē. Un cilvēki pavilkās, jo jebkurš skrējējs grib noskriet Ņujorkā maratonu, viņš tikai to vēl nezina. Un mēs viņam to pateicām. Mums blogā ciemojās vairāk nekā 25,000 apmeklētāji, un gandrīz 2,000 balsoja par uzvarētāju. Latvijas televīzija izveidoja sīžetu par mums. Un pat Rīgas mērs novēlēja mums veiksmi. Skriet ātri, bet uzmanīgi. Ātri, bet uzmanīgi. Atpakaļ pie darba. Kurš uzvarēja? Es uzvarēju. Un parādījos uz žurnāla vāka. Un tā rezultātā daudz cilvēki ir pieteikušies Rīgas maratonam, daži gaida atbildes no Ņujorkas maratona. Bet Jānis man ir sēdis respektēt.